Labdien visiem! Esmu patiesi priecīga būt šeit un pārstāvēt mākslinieci Evu Vēveri šajā konferencē. Sveicieni arī Evai, tiešām vēlu labu veselību, un es ceru, ka es būšu tiešām labs aģents, kas varēs iejusties arī un no mākslinieces pozīcijas pastāstīt, kā tas ir būt šīs programmas dalībniecei. Un jāatzīst, es pati neesmu māksliniece, esmu mākslas zinātniece, vadu dažādus laikmetīgās mākslas projektus, un arī šie 5 gadi arī man personīgi ir svētki, jo esmu šīs skolas somas programmu ieviesēja arī no pašiem pirmsākumiem, no paša pirmā konkursa, kas tika izsludināts, jo strādājot laikmetīgās mākslas centrā kā pētniecei, kā kuratorei, man vienmēr ir bijis svarīgi arī kā mammai, lai šis izstāžu saturs būtu pieejams un lai es to spētu paskaidrot gan saviem bērniem, gan savai vecmāmiņai. Un tā arī ir bijusi tāda manu galvenā motivācija šajā darbā, kā es to varu nodot tālāk. Tā, es skatos, ka man laiks vēl neiet uz priekšu, tad es varu tik ļoti nesatraukties par to, ka es varbūt nepagūšu visu. Nu, lūk. Jā, Eva man ir nodevusi instrukcijas, kā jūs iepazīstināt ar to, ko viņa ir darījusi. Un, jā, Eva tātad ir nosaukusi savu prezentāciju Māksla kā atvērtības un labbūtības teritorija. Un, jā, Eva pati ir vizuālā māksliniece, kas darbojas ar visdažādākajām objektiem, instalācijām. Viņai ir svarīgi iesaistīt tiešām pēc iespējas plašu tādu laikmetīgās mākslas metožu un instrumentāriju kopumu, gan viņas radošajā darbībā, kad viņa rada mākslas darbus, gan arī tad, kad viņa vada darbnīcas skolēniem. Un es padalīšos ar 4 stāstiem. Un 2 no tiem būs arī saistīti ar Latvijas laikmetīgās mākslas centru un mūsu un Evas kopīgo sadarbību. Taču sākšu ar Evas darbnīcu, kas saucās Ideju ģenerators kā top instalācija, ko viņa ir radījusi Latvijas Nacionālajiem mākslas muzejam, un kas ir arī īstenībā, domājot par to, kāda ir mana šodienas loma, Eva ir man iedevusi instrukciju, un es tai sekojot jūs iepazīstināšu. Un arī šeit ir tā, ka piesakoties radošajai darbnīcai mākslas muzejā, bērni būtībā saņem instrukciju. Šajā darbnīcā nav mākslinieka dzīvā klātbūtne, taču ir pilnīgi precīzi sagatavots saturs, ko tālāk muzeja pedagogs kopā ar skolotāju un bērniem dodas tādā kā piedzīvojumā. Un tā ir interaktīva nodarbība, radīta tieši 9. un 12. klašu audzēkņiem, bet kā redzams praksē, tā ir pielāgojama, ērti pielāgojama visdažādāko vecumu skolēniem. Un kā jūs redzat, šeit ir tādi klucīšu elementi, kas arī raksturo pašas mākslinieces darbību, ko viņa izmanto savā ilgu gadu tādā projektā Poētiskais robotisms kopā ar mākslinieci Lauru Prikuli. Un te ir neliels ieskats tajā, kā izskatās šī nodarbība, kas tiek vadīta ar pedagogiem. Un šīs sadaļas nosaukums Evai ir dots dalība un pieredze. Un, jā, un te viņa grib tiešām uzsvaru likt uz to, ka arvien vairāk ir šī pasaulē tendence, ka laikmetīgo mākslu mēs ne tikai skatāmies, bet kļūstam par tādiem aktīviem dalībniekiem, lai to pieredzētu. Un kā mēs zinām, ja mēs gribam iepazīt laikmetīgo mākslu, tad arī skolotājiem un skolas direktoram vai izglītības darba šim koordinatoram ir jābūt ļoti radošam. Viņam ir jāpārzina šis lielais laukums, gan skolas somas piedāvājums, gan muzeja piedāvājums, kur tad mēs to laikmetīgo mākslu varam atrast situācijā, kur mums nav laikmetīgās mākslas muzeja. Un viena no tām vietām patiešām ir laikmetīgās Nacionālās mākslas muzejas, atvainojos, un kur arī šobrīd ir, piemēram, skatām izstāde Mūra nojaukšana, kur mēs varam iepazīties ar mūsu laikmetīgās mākslas vēstures nozīmīgu daļu un arī ar šo instalāciju mākslu. Un šajā nodarbībā bērni un jaunieši tieši paši aktīvi piedaloties veido instalācijas no dotiem materiāliem. Es
Un šajā darbnīcā tās dalībnieki iekļūst radošā piedzīvojumā, kas reizē ir arī attēlpa no virtuālās realitātes, kas ir mūsu jauniešu tāda neatņemama sastāvdaļa, kā mēs zinām. Un man ir liels prieks arī sadarbojoties ar Evu, ka viņas darbnīcās tas, ko mēs tiešām piedzīvojam un ko bērni novērtē, ir šis te laika palēninājums, kad tu pats kļūsti par kāda radoša procesa noteicēju, un mākslinieci izmanto šo te tiešām radošā procesa īpašību kā tādu jaudu tieši savu nodarbību veidošanai. Un otra lieta, kas tiek darīta arī šajā nodarbībā kopā ar jauniešiem, ir saruna. Tātad tiek dotas tēmas, un neatņemama darbnīcas sastāvdaļa ir arī dzīva saruna, kur jaunieši savā starpā grupās diskutē par to, kas ir aktuāls, par to, kas ir šobrīd mūsdienu sociāli aktuālākās tēmas un arī viņiem pašiem nozīmīgākās tēmas. Savukārt tālāk es nedaudz pastāstīšu par mūsu šī brīža projektu, kurā esmu uzaicinājusi Evu Vēveri līdzdarboties, un savā ziņā projekta nosaukums ir Mākslinieks ir klātesošs, un Eva ir viena no 7 māksliniekiem, ar kuru mēs Latvijas laikmetīgās mākslas centrā jau sadarbojamies kopš kāda 2020. gada, kad es uzaicināju Evu izstrādāt arī darbnīcu, kas būtu balstīta kādā jauniešiem aktuālā tematikā, un ar šo te darbnīcu tad viņi dotos uz skolām. Diemžēl stāsts bija tāds, kad iestājās pandēmija, un šo darbnīcu mums īsti neizdevās piedzīvot, taču šī darbnīca ir tāds aizsākums lielākam projektam, ko mēs šobrīd īstenojam. Un vēl viens rezultāts šim projektam ir izstāde, kas pašreiz ir skatāmā Vidzemes tirgu. Un vēl līdz 8. oktobrim aicinu jūs apmeklēt Vidzemes tirgu bez maksas kioskos no Brīvības ielas šo te izstādi, kas arī saucās tāpat kā projekts Mākslinieks ir klātesošs. Un projekta pamata doma bija tieši paildzināt šo te sadarbību ar skolām, atjaunot zaudēto sadarbību ar skolām, kas bija zudusi pandēmijas laikā. Un ilgstoši atrodoties un sadarbojoties ar vienu vai vairākām klasēm, mākslinieks veidoja mākslas darbu. Un šeit redzams ir Evas Vēveres darbs Vieta, kur būt, ko viņa veidoja kopā ar Jelgavas Spīdoles valsts ģimnāzijas vidusskolēniem. Un Eva, gribēja, lai nodod jums, ka šī projekta spēks, viņas prāt tieši slēpjas tā divpusējībā, šajā te sadarbībā. Un pirmkārt, ka tas ieguvums ir ne tikai, ka mākslinieks dodas uz skolu, notiek iepazīstināšana ar viņu radošo praksi, kaut kādā veidā notiek šī miedarbība, bet pēc pāris stundām tā beidzas. Bet mūsu mērķis bija šo sadarbību paildzināt, izvērst to vairāku mēnešu gaitā, sapazīties gan ar skolotājiem un arī kopīgi ar skolotājiem saprast viņu vajadzības. Un vēl viena svarīga lieta bija, ka mēs integrējām šīs nodarbības stundu saturā. Un te redzam arī pārējos darbus, tātad Artūrs Punte un Maksims Šenteļevs, kas strādāja Strenču pamatskolā ar pamatskolas audzēkņiem. Te mums ir Kristīna Brīniņa, kustība māksliniece, kas veidoja darbu kopā ar Liepājas katoļu pamatskolas bērniem, 3. un 7. klasi. Te mums ir Vika Eksta, kas strādāja Aglonas vidusskolā ar pusauģiem un veidoja fotogrāfijas. Un pašas Evas darbs, kur ir gan video, gan papīra objekti, gan dažādas grāmatas, kas arī ir daļa no Evas radošās prakses. Un te noteikti gribu pieminēt to, ka šajā ziņā Latvijā strauji attīstās kopienu mākslas projekti un dažādas labklājības rezidences, un mums ir ļoti svarīga šī sadarbība, kur mēs satiekam patiesībā savu ne tikai skatītāju, bet mēs patiešām veidojam šos mākslas projektus kopā ne tikai ar skolēniem, bet arī ar skolotājiem un pēc iespējas iesaistot plašāku sabiedrību.
Jā, un mākslinieci šo brīnišķīgo pavērsienu sasaista ar pašizziņas procesu, ka iepazīstot sevi, mēs spējam daudz empātiskāk izturēties pret dažādām sabiedrības vajadzībām kopumā. Un te arī neliels ieskats Evas darbnīcā, kas saucās Citi redzēs, ka uztraucos, kas ir šī te darbnīca, kas tika veidota ar konkrētu mērķi pandēmijas laikā, ļāvu māksliniekiem arī kā kuratora izvēlēties tēmas, kas var būt neērtas, kas varētu būt aktuāls jauniešiem, kuras mēs liekam šajā te darbnīcu saturā un ko viņi tālāk risina kopā ar pašiem jauniešiem. Un, jā, te mēs redzam Valmieras pilsētvidē, kā tiek izmantoti dažādi papīra objekti, un mākslinieces atkal sagatavots scenārijs, kur soli pa solim mēs izejam šo te radošo procesu, un ko bērni visvairāk arī tiešām novērtē, ka viņi, nezinot sākotnēji, kas tas būs, viņi, protams, sākumā to visu negrib darīt, bet tad, kad viņi sāk to darīt, tad viņi ir būtībā kļūst neapturami, un savstarpējā tādā miedarbībā mēs nonākam gan pie viņu atziņām par to, kas ir viņiem svarīgs, un kā viņi patiesībā jūtās un kā viņi var izpaust savas emocijas. Un noslēdzošais projekts, par ko Eva vēlējās pastāstīt, arī ir viens no Eiropas ekonomikas zonas atbalstītajiem lielajiem kultūras projektiem, kas tiek īstenots kopā ar biedrību NOAS. Un tas projekts saucās Māksla uz riteņiem, kur ir svarīgi savukārt runāt par šo te brīvības un atbildības komponenti. Ceru, ka zinat šo projektu, esat varbūt jau pamanījuši to savā pilsētā, jo projekta mērķis arī ir apbraukāt pēc iespējas plašu Latvijas teritoriju, doties arī uz Norvēģiju. Un iespējams tas arī nākotnē kļūs par skolas somas projektu. Un kopējā šī projekta ideja savukārt ir, ka mākslas izstāde var atbrīvoties no telpas un institūcijas, un tas ir arī tas, kā Laikmetīgās mākslas centrs strādā. Katru reizi, kad mēs rīkojam savus izstādes, mēs kā viesi ienākam kādā esošā vietā. Tāpat arī mēs ienākam skolā kā viesi. Un šī jūsu pretīm nākšana mums ļoti daudz ko nozīmē. Un šajā gadījumā, jā, jūs redzat, ka izstāde ceļo tieši pie paša skolēna, un arī skolēni ir tie, kas ir piedalījušies šī te busiņa satura izstrādē. Un, jā, tātad ciešākā sadarbībā tika iesaistīta Bolderājas pamatskola, kur esmu sveicienus sūtam arī Bolderājas pamatskolai. Un, jā, un Evas darbs šajā te busiņā ir mainīgā visuma arhitekts. Jo jā, šajā te busiņā kā daļa no vēl vairākiem citu mākslinieku darbiem ir arī Evas darbs, kur jūs redzat šādu te puzlīti, kur tiek dots atkal, ir dotais lielums, ir dotas tēmas, no kuras tu vari veidot savu stāstu. Un, protams, sākumā tu varbūt apmulst šīs brīvības priekšā, bet tad, kad tu tai ļaujies un sāc šo radošo procesu, tu vari būvēt, celt un graut un atkal atstāt kādam citam nākošajam, kas nāks tavu darbu pārveidot, un tādā veidā norisinās brīnišķīga miedarbība. Arī šeit māksliniece vairs nav klātsoša, bet šis ir veids, kā mākslas darbs var turpināt strādāt un dzīvot arī turpmāk. Un es arī jums šeit novēlu tiešām. Jūs zinat, cik tas ir grūti izvēlēties šo skolas somas piedāvājumu, bet patiešām strādājot un redzot to prieku, kas ir bērniem, kad viņš atnāk uz Laikmetīgās mākslas izstādi, pilnīgi tas ir kāpiens nezināmajā, arī daudziem skolotājiem tas joprojām tā ir, bet kad es redzu, ka viņiem iemirdzas acis no tā, ko viņi redz, un kā tas rezonē ar katru no viņiem, es domāju, ka jums ir jāpārvērtē, un noteikti vizuālā māksla arī jāiekļauj savā izvēlē katrā mācību gadā. Tā kā es ceru, ka es biju labs aģents Evai un pateicos par jūsu uzmanību. Paldies!